Aprīļa sākumā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, Aizkrauklē uzsāka 2 ielu rekonstrukciju. Konkursu uzvarētājiem uzņēmumam Sijā tika pēc līguma visi darbi jāpabeidz līdz šā gada 30. novembrim. Pašreiz gan vēl nekas neliecina, ka rekonstrukcija tuvotos noslēgumam. Problēmu mēs sastapāmies jau no objektu uzsākšanas, no sākuma faktiski, tas ir no aprīļa mēneša, te notika tāda čamāšanās visos līmeņos. Jā, zināms uzlabojums bija tad, kad tika nomainīts darba vadītājs objektā, jā, bet problēmas arvien palika ar piesaistīto resursu plānošanu. Arī darba kvalitāti pasūtītājs vēlētos labāku. Īstā testēšana notikšot pie objekta pabeigšanas, bet problēmas jau ir bijušas. Patreiz izskatās, ka dabūs viņu pārlikto, jā, bet es saku, nav noņemtas vēl. Nav noņemta vēl paraugi, un to nevar pateikt vēl patreiz, jā. Tika testētas uz šķembām, bija šķembas, bija neatbilstošas, aizliedza tās pielietot, viņi atveda jaunus. Nu tāpat asfaltēt, piemēram, es tagad viņiem aizliedzu virskārtu, jā, tagad jau temperatūra neatbilst. Projekta vadītājs gan uzskata, ka vienīgā problēma ir apakšzemes komunikācijas, kas izrādījušās pavisam kritiskā stāvoklī. Manuprāt, jā. Manuprāt, viss kārtībā tiek darīts viss, lai nepasliktinātu darbu kvalitāti un lai veiktie darbi būtu izpildīti kvalitatīvi un mēs strādājam. Tieši tā. Jāpiebilst, ka problēmas ar kvalitāti šai firmai bija arī Ogrē, kur uzklāto asfaltu nācās pārlikt. Abi pašvaldību vadītāji ir viensprāt, vainīgs ir likums. Diemžēl reālu iespēju atsacīties no lētākā piedāvājuma, tad, ja viņš ir administratīvi sakārtots, tehniski pamatots, ja uz papīra, papīrs, kā zināms, panes visu, ja, tad mums bija ļoti maz cerību, teiksim, neiekulties kaut kādos tiesas darbos. Darbu izpildē firma lūgusi pagarinājumu, bet līdz gada beigām sola brauktuves sakārtot tā, lai vismaz ziemā tā tiktu atvērta transportam.